22. nedēļa. Gatavojam zaķi, garausi, kurš čiepa burkānus. Zaķim tukšs vēderiņš, un pārējās detaļas ir pielīmētas. Galviņai ausis ir izvilktas ar izvilkšanas metodi. Lai uztaisītu zaķi, mums ir nepieciešams vairākas ģeometriskās figūras. Mums ir nepieciešams kanapē kociņš, līme un trīsstūrveida forma un vairākas lodes. Galvai, divām ķepiņām, apakšējām kājiņām, ļipai, divas acis, deguns, divi vaidziņi šeit ir vajadzīgi mums. Tā, un sākam, protams, ar šo te formu. Sākumā tā arī ir kā lode, kuru mēs atceramies ar šādu te kustību, uztaisam par piramīdu. Un pēc tam ar glaudošām kustībām noglaudām pilnīgi spīdīgu un skaistu. Protams, kad var šo arī uztaisīt spalvainu, bet, ja mēs tiešām pēc tam glazējam, es iesaku viņu nefakturēt, būs skaistāk. Šeit atliek vienu pirkstu, ielaist iekšā, lai mums būtu tukšs vēderiņš, lai nebūtu tik bieza šī masa. Un tad atkal ir forma mazliet jāpielabo. Tā, šis jau mums ir gatavs, tālāk mēs veidojam galviņu. Un galviņā tad skatāmies, ņemam un izvelkam divas zaķa ausis uz vienu, uz otru pusi. Un glaudam. Šķiet pat vieglāk ir pielīmēt ausis nekā šādi izvilkt un pēc tam gludināt. Variet jau, protams, arī tā darīt, bet šāds ausu izvilkšanas veids veicina veidošanas prasmju attīstību. Izpratni par to, kad ir jānogludina līdz galam. Un tad mazliet izspiežam līdzīgāk zaķa ausīm. Un tagad tā galva vairs nav pilnīgi apaļa. Un tā mums arī patiesībā nevajag. Un tagad līmējam klāt. Šoreiz ir labi, ja mēs mazliet ieskrāpējam, jo lodi var noslīdēt un līmējam virsū. Tā lielā zaķa forma mums ir gatava. Nu, patiesībā jau mazākie bērni var arī, kuriem tik ļoti neveicās, var arī vienkāršoti atstāt zaķīti šādu, pielīmēt vēl tikai actiņus un deguntiņu, bet lielākie var turpināt šo zaķīti veidot vēl sīkāk. Tā, tālāk mēs uztaisam kājiņas, arī pielīmējam. Nu, un tāpat arī ļipiņu mazliet ieveidojam. Izmantojam pēc iespējas vairāk pirkstus veidošanā, lai mums attīstās pirksti. Un tāpat nosmērējam un pielīmējam ļipiņu. Nu, un tagad varam veidot, kādā secībā bērni vēlās, varam veidot arī priekšējās ķepiņas vai veidot purniņu. Tā. Nu, un šie būtu vaidziņi. Izmantojam, ja gadies pa lielu, izmantojam šo veidošanu vienlaicīgi simetriski ar abām rokām.
un saspiežam. Pieveidojam mazliet vaidziņus un līmējam klāt. Šie vaidziņi vienlaicīgi kalpos arī kā ūsas, jo atsevišķi ūsas nav ieteicams līmēt, jo viņas vienkārši nolūzīs un nebūs skaisti. Tā, un tagad atliek uzlīmēt deguntiņu. Un actiņas. Arī lodītes man sākumā bija pa lielu, sadalīju uz pusēm un pielīmēšu mazākas actiņas. Var sacīt, ka zaķis ir gatavs, bet varam viņu vēl pielabot. Nu, ietaisam viņam tagad skaistu mutīti. Acu zīlītes. Te zaķim var parādīties jau raksturs kaut kāds. Nu, un tad uztaisam ūsiņas šajā pašā spilventiņā. Nu, neliekam kā atsevišķas desiņas. Un mazliet tādas spalvu daļiņas. Nu, un varam arī ausis spalvainas uztaisīt. Zaķītis šī brīdī jau var sākt smieties. Man kūt. Tā. Nu, vai viņš ir bailīgs vai kāds, to mēs varam pārunāt. Kāds ir mūsu zaķis? Mēs varam griezt viņu otrādi un vēl arī šeit uztaisīt viņam spalviņas. Lai viņš tāds mīlīgāks. Mazliet viņam matiņus sataisam. Un arī astītei varam uztaisīt. Bet, ja esam iecerējuši glazēt, tad tas arī nav nepieciešams. Zaķis var tāpat dzīvot, būs smuks ar krāsiņā. Nu tā, zaķis gatavs un var iet pie savas mammītes. Nu, un tagad varam sākt spēlēt teātrīšus. Mamīt, es aizskriešu pēc burkāniņa. Nu, labi. Skrien, tikai uzmanies, ka tevi nenoķer. Labi, man ir pazīstama meitiņa. Es viņai palūkšu, mēs esam jau iedraudzējušies.